Ir brīži, kad augstums nespēj uzvarēt, kad cilvēka griba ir stiprāka par bailēm. 1991. gada janvāris bija tieši tāds brīdis. Laiks, kad Latvija stāvēja uz robežas, starp pagātni un nākotni, starp pakļautību un brīvību. Šodien Izvaltā notika brīnišķīgs pasākums Latvijas brīvības aizstāvju godināšanai barikādēm 35. Šie notikumi noteikti ir jāzina jauniešiem mūsu, tāpēc arī Izvaltā šodien ieradās atbrauca Krāslavas ģimnāzijas jaunieši, lai tiešām varētu tikties ar tiem barikāžu dalībniekiem, lai dzirdētu no viņiem pataisnos, kas notika, kāpēc notika un kas bija par iemeslu tai drosmei, ka gāja bez ieročiem un aizstāvēja Latvijas brīvību. Un mūsu trauksmainajā laikā, kad ir ļoti nemierīgi visapkārt, ļoti svarīgi jauniešiem ir mācīt patriotismu, mācīt dzimtenes mīlestību. Tāpēc tāds pasākums tradicionāli notika un notiks Izvaltā arī. Sakiet, lūdzu, kāpēc jūs šodien esat šeit? Lai dzīvotu barikāžu 35. gada dienu. Šodien esmu šeit, lai kopā ar citiem godinātu un atcerētos barikāžu laiku. Kādas emocijas jums raisa šīs pasākums? 91. gadā es arī šeit biju kaut ko tā. Es, diemžēl, netiku. Puiši aizbrauca. Aizsargāt savu Latviju. Pasākums raisa pozitīvas emocijas, protams, ar nedaudz skumīgu noskaņu, pelēcīgu, jo tas laiks bija sarežģīts, grūts, pārdomām bagāts un daudzi ir tādi, kas gāja bojā. Kāpēc tolaik jūs devaties uz barikādēm? Es to varētu pateikt, ka tas bija kaut kāds iekšējs sauciens, jo es biju patriotiski noskaņots cilvēks. Tajos gados visi bija patriotiski noskaņoti, un tā laikam tas kods ieliktais iekšā, ka vajag dzimteni aizstāvēt, un ka kas tur būtu vai nebūtu, jāpiedalās tajā procesā, jo mani arī uzrunāja, ka tas teiktais pa televizoru panorāmā, es arī tad devos, tas man bija pats motīvs. Kaut gan es nezināju, kas tur mūs gaida, tur bruņoti karavīri armijas vai nē, bet brauc un viss. Es esmu viens no tiem, kas gribēja, bet neaizbrauca. Iemesls ir diezgan vienkārši. Uz to brīdi man bija 2 puiši mājās, 3 un 4 gadu veci, un zinājām, ka pēc pusgada piedzims vecākā meita. Līdz ar to ģimenes sapulcē es sapratu, ka, ja es aizbraukšu, būs liela raudāšana mājās. Es jau pati nepiedalījos barikādēs, bet es dzīvoju tajā laikā, dzīvojam tādu trauksmainu dzīvi un gaidījām, kas būs, kas notiks. Jo es jau personīgi nāku pēckara paudze, bet mani vecāki piedzīvojuši gan kara periodu, gan arī pēckara represijas. Un tāpēc, protams, ka viņi baidījās, kas notiks, kas tagad būs. Kas tajā laikā bija visbiedojošākais? Trauksmīgākais vai uztraucošais varēja būt tas, ka es to pats nenojautu, nejūtu. Bet tie, kas organizēja to iedzīvotāju transportēšanu un bija dežūras, tepat kā Krāslava ir pie robežas, arī bija nakts dežūras, sekoja, kas notiek uz robežas Latvijas valsts. Tiem bija lielāks uztraukums un varbūt par to, kas varētu mūsu barikāžu dalībniekus apdraudēt, varētu viņiem pajautāt. Bet, mēs braucām, bija varbūt iezagusies doma, ka kas notiks, bet, kā es rīkotos toreiz, to es varētu tikai vēlāk pastāstīt, ja tas būtu. Tāpēc atmiņās mēs esam tātad, viss bija pozitīvi. Gan Baltijā, gan arī Latvijā atradās ļoti daudz padomju karaspēka. Vairākas kara bāzes. Un tepat netālu no mums Barokā viena no lielākajām atradās tieši degvielas bāze, degvielas uzpildes bāze. Protams, bet cilvēki nebaidījās, cilvēki rada drosmi. Kas motivēja? Protams, ka motivēja viņus tas, ka pakāpeniski cilvēki uzzināja
kā cilvēki dzīvo ārzemēs, kāda dzīve ir tur. Un, jo mana paudze un arī drusku vecāki un jaunāki, kuri auguši 50. 60. gados, mēs tikām audzināti padomju ideoloģijas garā. Mēs bijām ielikti rāmjos, jo tās rāmjos, tādos rāmjos, ka man pat atgādina ceļojot pa Indiju, ka tur kastas cilvēkiem. Nu, mēs zinājām katru savu vietu, ko drīkst, ko nedrīkst. Mēs zinājām, kad pateikt jā un kad nē. Mūs ir mācīja melot, jo reliģija bija noliegta un jautāja, vai jums klasēs ir, vai jums mājās ir svētbildes. Mēs teicām, nē. Nu tālūk, skolās mēs neko nezinājām par bijušiem latviešu rakstniekiem, par Anšovu Eglīti, par Aleksandru Grīnu. Mēs mācījāmies krievu klasikus, krievu literatūru. Neteiktu, ka tur kaut kas jau slikta mācīja, bet visur bija tā ideoloģija, tas patriotisms. Dzīvojam pēc saukļiem. Ļeņins novēlēja, partija pavēla, vai kā mēs, kā pionieri bijām, maršējām, dziedājām tās slavas dziesmas. Katram jāizvēlas bija savs tās varonis, ka mēs gribētu līdzināties. Ko mēs izvēlējamies? Pāviliku Morozovu. Protams, jo viņš bija nodevis savu tēvu Kulaku. Tālūk, no tā garā mēs tikām audzināti. Nu, protams, arī mūs visur uzmanīja. Man pat gadījums tāds bija, ka es beidzot vidusskolu, man bija jārunā klases vārdā. Un to, ko es runāšu, man tā lapiņa bija jāparāda pārstāvjiem no rajona. Jo nedrīkstēja teikt savus vārdus, varbūt izdomāsi kaut ko tādu. Visbiedējošākais bija tas, ka nebija, teiksim, pārliecības par rītdienu, jo kaut kādas provokācijas, militārās akcijas varēja notikt jebkurā brīdī. Mēs lieliski zinājām, ka barikāžu dalībniekiem nav nekādu ieroču, turpretī varēja armija ar ieročiem, kas arī, teiksim, tās Omona apšaudes, ja, kas notikās, un militārā tehnika bija ļoti lielā daudzumā. Tāpēc jebkurā brīdī viss varēja izvērsties ļoti traģiski. Kā jums liekas, vai barikāžu piemiņa joprojām ir aktuāla? Jā. Tāpēc, ka mums jāizsargā savā Latvijā. Es pats kā būdams zemesargs, mēs paši pirmie iestājāmies Krāslavas zemesardzē aizsargāt savu Latviju. Jā, barikāžu piemiņa noteikti ir aktuāla, jo arī manās mājās šo laiku atcerās, jo mani vecāki arī piedalījās barikādās. Īpaši mūsu novadā, īpaši Latgalē, jauniešiem jāmāca mīlēt sava dzimtā puse, jo viņi ir mūsu nākotne, un mums ir jābūt drošiem, visiem jābūt drošiem, ka viņi ir savas vietas, savas Latgales, savas Latvijas patrioti. Kas deva spēku nepadoties? Deva spēku nepadoties, tā vienotība. Un tāpēc apkārtnē mēs, vecāki cilvēki, gadagājuma cilvēki, sāka vairāk mums stāstīt, vairāk runāt. Viņi atcerējās senās dziesmas, kuras dziedāja. Mēs kopā sanācām, mēs sākam dziedāt šīs dziesmas. Protams, ka arī televīzija daudz ko deva, piemēram, akurātras dziesmas, vai tur, kuras dziedāja. Un mēs, tas cīņas, ka mūžam tā nevar turpināties. Ka kaut kādam pārmaiņam ir jābūt. Ticība, ka viss mainīsies uz labo, ka mums ir nākotne, un būtībā es biju pārliecināts, ka mūsu tauta rīkosies pareizi. Nepadoties, domāju, tas vārds varētu noderēt, ja tās barikādes ilgtu 2 mēnešus, 3 pusgadu, vai tāpat kā Ukraiņiem gados to laiku rēķina, kad nepadoties. Mums tas periods bija daudz īsāks. Bet ko jūs varētu ieteikt mūsdienu jauniešiem? Varbūt kaut kas tomēr viņiem zuda, kas bija jums un kas viņiem trūkst tagad? Ar kuriem es jauniešiem runāju, es viņus uzskatu, ka viņi ir gudrāki par mums, mūsu vecumā. Es uzskatu, ka viņi ir viedāki, pat viedāki, ne tikai gudrāki, bet viņi ir inteligentāki. Jo, redziet, mēs dzīvojam apspiestībā.
Nevarējām mēs attīstīt tās savas inteliģences spējas un tā tālāk. Nevarējām līdz galam tajos laikos. Laukos runājot par izvaltu. Jā, pirms 60 gadiem, kad es atbraucu uz izvaltu, bija ļoti daudz jauniešu. Tad bija gan patriotiskāki, gan mazāk patriotiski. Bet izkrast tagad mūsdienās ļoti maz jauniešu. Bet ir. Daudz nav, bet ir, kuri tiešām ir savas vietas patrioti. Šī brīža jaunieši ir ļoti komunikabli. Ja? Viņiem ir iespējas iegūt informāciju, būtībā neierobežotas. Kā izmantot, tas cits jautājums. Viena daļa jebkuru informāciju izanalizē, kritiski pieiet, bet ir daļa, kas praktiski jebkuram teiktajam internetā, izlasītajam vārdam arī tic akli, nepārliecinoties, vai tā ir patiesība. Mūsdienu jaunatnē ir daudz vairāk iespēju un izpaušanās veidi var un darbības var daudz izpausties, ir daudz lielākas iespējas. Un to mēs arī redzam, un man pēdējā laikā nāca tāda atziņa, ka tiešām, ja jūsu laikos, tad šajā laikā, ja jaunietis kaut ko vēlas, un viņam ir nosprausts mērķis, viņš reāli to var realizēt. Jauniešiem ir ļoti grūti. Mēs viņiem stāstām, kā bija. To viņi saprot. Bet jaunieši redz, ka citur pasaulē dzīvo cilvēki vēl labāk. Bet jaunieši neaizdomājas, ka cilvēki pasaulē dzīvo daudz sliktāk. Lai viņi paceļo pa Austrumāzijas, pa Dienvidāzijas valstīm, nerunājot par Āfrikas valstīm. Es jau negribu, lai pie mums tā dzīvotu citi, bet lai viņi par to arī iedomājas, ka cilvēkiem pasaulē daudz grūtāk. Jauniešiem, tomēr mēs esam Latvija, jāmīl sava dzimtene un jāiegūst izglītība, lai tā Latvija plauktu, darīt Latvijas labāk. Ko jums nozīmē brīvība? Brīvība nozīmē staigāt pa brīvu valsti, komunicēt brīvi, nebaidīties un justies drošībā. Brīvība, tas ir, ka mēs varam brīvi justies savā zemē, savā Latvijā, darīt savus darbus, visu, kas mums pienākas. Ko man nozīmē brīvība? Ka mēs esam brīvi no tām ieliktajiem rāmjiem, kā mēs drīkstējam, kā mēs dzīvojam, ka mēs nedzīvojam pēc tiem saukļiem. Ka es varu runāt to, ko es gribu, ko es domāju, kā es domāju, ka es varu paust savu pārliecību. Es esmu savas vietas patriots. Man bija svarīga pirms 35 gadiem šī brīvība, jo es zinu, ko nozīmē būt arī Padomju Savienībā, jo es mācījos, skolu beidzu, kāds vēl bija Padomju Savienība. Jau tajos laikos man gribējās latviešu tautas dziesmu, ko es arī visu mūžu daru, ja? Un mācu citiem, lai tautas dziesma skanētu, nevis kaut kāda svežzemju mēlē dziedāta dziesma. Ar to arī sākās viss droši vien, jā. Šobrīd dzīvojot pierobežā, vai nav bailes sajūtas, teiksim, jo mēs visi zinām, kāda situācija šobrīd ir pasaulē? Domājot par to, ka mūsdienās tā tehnika ir tik tālu attīstīta, ne jau 40. gads, kad tie pār robežu rāpoja tanki un viņi te brauca. Tagad kara tehnika attīstīta daudz vairāk, ne jau tikai mēs tie būsim pirmie cietēji. Es varbūt esmu citādāks nekā liela daļa cilvēku, bet es no sirds teikšu, man bail nav. Man bail nav, jo es esmu pārliecināta, ka nekas slikts ar mums nenotiks. Tiepat pavisam nesen pie mums dzīvoja izvaltā. Es viņus saucu par mūsu dzimtenes sargiem, ja? Karavīri, kuri mācījās un viņiem te apmācības bija. Un es ar tādu sajūsmu skatījos uz jauniešiem, kuri diena armijā, kuri izvēlējušies militārista profesiju. Es tiešām apbrīnoju, viņi tik inteliģenti, viņi tik pieklājīgi. Un tā ir mūsu labākā jaunatnes daļa. Un es tiešām ieteiktu arī jauniešiem, kuri ir fiziski tādi
aktīvi fiziski, jā. Iet un zemesardzē darboties. Dzīvošana pie robežas noteikti savā ziņā ar laiku varētu būt, kādreiz mūs var ietekmēt ļoti. Bet tomēr, ja ņemt atskatoties uz barikāžu laiku, kad kopības sajūta un vienotība spēja ietekmēt, tad arī šis varētu būt gadījums, kad kopā vienotiem spēkiem mēs varētu mainīt to, kas varētu notikt. Protams, mums te, ja kas notiek, mēs būsim pirmie. Mēs būsim tie pirmie, kas mums vajadzēs aizstāvēt Latviju. Tāpēc, ka robeža vienalga iest ar mums. Ja mēs paši sevi neaizsargāsim, mums citi nepalīdzēs. Man nav bail, jo drīzāk vairāk baidīties vajadzēja 91. gadā, jo tad tās negatīvās iespējas bija krietni lielākas. Šobrīd es ticu Latvijas tautai, es ticu Latvijas armijai, un es domāju, ja tā x stunda būtu, droši vien arī pats kaut ko darītu. Jā, man tieši tagad, kad notiek tādi procesi, man tiešām sāk uztraukties par sevi un savu bērnu nākotni, jo mēs tagad nevaram zināt, kas var notikt, jo katru dienu notiek jauni procesi. Sabiedrība viņa iet cikliski attīstās. Pasaulē viss atkārtojas, un tāpēc, ja palasot vēsturi, cilvēks ar to visu ir saskārusies. Pēc šiem miera laikiem, kas mums ir, tagad atnāca pārmaiņu laiks, un cerēsim, ka viņi nebūs kara laiks, kaut gan arī Ukrainā tagad aizstāv savu dzimteni Ukraiņi. Tas mani uztrauc, lai tas nenotiktu arī Latvijā.